darbu esi plānojis, bet iepriekšējā reizē, kad akreditācijas komisija bija, viņam nebija tā kā īsti apmierināti, es atceros to ar teviem darba plāniem, jo tev viņi bija, viņi teica, vajag izstrādāt detalizētāk, jā, tev bija tādi ļoti tādi vispārīgi tie plāni. Tu tādu vispārīgu darba plānu var plānot gadām visam nākošajam, tā kā parasti ir. Jā, par visiem darba lielajiem virzieniem, to un kā tu domā darīt, glabā viņu datorā, neftintē viņu ārā. Bet tad, kad tu sāc tā kā īstam nopietni strādāt, tu vari šo darbu plānot konkrētam mazam periodam, mēnesim, ceturksnim, kas ir ērtāk. Un šajā mazajā plāniņā tad saraksti visas normālās lietas, ko tu dari, kurā datumā tev kas notiks, kad tu kur brauksi, kad tu ko apmeklēsi, kad tev kur kāds ciemos brauks vai kādu pasākumu. Visu droši ar datumiņiem un to plānu arī lūdzu turi datorā, nedrukā viņu ārā. Un tad tu viņu vari papildināt, samainīt, palabot, un tajā brīdī, kad kāds pateiks, kā tagad augiņi tevi pārbaudīs, vajag māma, tad nospied to kriņu pociņu, un tad tu viņu arī izdrukās. Ja tev gada laikā neviens tā neprasa, tad tu skaties pati. Ja tu vēlies, ja tu krāji kaut kādās mapītēs tos dokumentus, tad tu izdrukās, saliec. Ja ne, tev neviens neprasa, saglabā datorā, jo tā, ka brauks akreditācija nākošā, tas būs pēc 5 gadiem, 4 gadiem. Un tad varbūt viņi tev arī paprasīs, un tad tev katru gadu ir plānots. Ja tu vari datorā parādīt, ļoti labi. Ja tev ir izdrukāts, arī labi. Vienalga, galvenais, ka tas dokuments ir tam nav nosauks, jā. Atceries, lūdzu, arī, kad 5 gadu robežās, pēc tam tu veiks arī šo te analīzi par to, ko un kā tu strādā, un tāpēc tās atskaitības gada pārskapus, kas ir par 5 gadiem, noliec sev kaut kur tūmā. Mazums tev vienmēr kāds kaut ko paprasīs un ko parādīt, vai skaidrs, vai statistika, vai kā tev viss attīstāt. Tev ļoti labas arī teksta atskaitas ir pēdējos gados šīs cipari, teksts kārtībā. Divas lietiņas atvelks tajā savā tagad listē, perspektīvais plāns, te kaut kas var atvelks to te, perspektīvais plāns. Arī tā krājuma komplektēšanas koncepcija. Tas ir tādas divas lietas, ar kuriem mēs runājam, strādājam, daram, bet īsti līdz galam neizdaram, jo īsti nezinām, kā darīt. Es skatos, ka arī šeit jau nepareiz bibliotēkas nosaukums, ķemkārt, jā? Jā, darbs tev plānots, tagad tā kā domāts, tā kā no nākošu gadu līdz tam 14. gadam. Tas ir 12., 13., 14. Principā es domāju, ka vispār jau ļoti grūti ir plānot šos plānus, bet katrā ziņā, ja tu esi mocījusies un darījis, tad vismaz uz 5 gadiem. Tad 14 ne, bet mēs teiksim 12, 13, 14, 15, 16, jā. Tu šito savu papīru, tad viņš cerams ir datorā. Jā, tagad, viņš ir izprotams. Bet, tad mēģini palabot pirmkārt to virsrakstiņu, uz pagastas sienas biblioteka, un tad lietas to 16. gadu, lai tev vismaz tie 5 gadi sanāk. Bet mēs nākošajā seminārā, šajā te novembra beigās būs seminārs, un tur, es nezinu, kāds vai Dzintra vai interneta tas pati, mēģināsim pastāstīt, mēs praktikām vienu tā kā dokumentu, kā būtu pareizi jādarbojas ar šiem plāniem, kā būtu pareizi rakstīt, kaut kā tādu tā metodiski tādu palīdzību. Un es gribu pateikt tikai to, ka šitos te plānus nevar bibliotekās viens pats atsēsties pret galdu un uzrakstīt. Tev ir vai jāsazinās, vai jāsatiekās ar pārvaldes vadītāju, ar kolēģiem riņķī, kas tev varbūt darbojās, ar blakus kaimiņu bibliotekām, sadarbības partneri, kādi tev vēl tie partneri ir, kādas sabiedriskas organizācijas varbūt. Un tad tikai kopīgi variet caur e-pastiem sazinoties, nav jau obligāti jāsēž kopā. Tikai tad var nospraust tās vadlīnijas, ko mēs darīsim 5 gadus, un tad var atcerēties un saprast. Pēc par šito lietiņu mēs parunāsim. Līdzīgi ir arī tam krājuma komplektēšanas koncepcijā. Viņas ir izstrādātas ļoti šablonas, tā varētu teikt. Un tāpēc katrai bibliotekai to gan tev pašai ir jāpadomā, jāpaņem to papīru šablonisko, kas tev tur bija tev tāds, katram bija. Un tev jāpaskatās, ko tu reāli ar savu krājumu nākošā gadā darīsi, ko papildinās, ko tieši, kāpēc tieši tu, kam tev pietiek naudiņi, kam varbūt mazāk, bērni, nozares, ulciņas, ko tu attīrīsi, ko konkrēti atlasīsi, vai tev viss ir ekotomatizēts, vai tev vēl kaut ko vai. Visas šīs lietas tur jāliek iekšā, konkrēti, precīzi, ko un kā tu darīsi. Tas ir plāns.
tas ir tikpat kā plāns, tā ir koncepcija, ko tu taisi, bet viņu vajag tā kā virzīt uz konkrētu gadu un uz konkrētiem darbiem, un tad viņa tev arī tā kā veidosies. Tu jau vari visus tos 5 gadus tagad tur bāzt iekšā visu, ko tu dari katru gadu, un pēc 5 gadiem tu to visu tā varēsi tur apkopot, un te būs jau tā vēsturiskā daļa koncepcijas gatava. Es tā daudz strādāju ar dokumentiem, tāpēc es tā vienu iekšā. Un tad tā daļa jau tev būs gatava, un tad tev atliks uzrakstīt vēl kaut uz nākošo gadu to virzību. Tur būs ļoti skaista koncepcija jau ar reāliem iepriekš izdarītiem darbiem, ar pamatojumu, kāpēc tu to darīji, un uz priekšu, ko tev vēl jādara. Saproti? Tā ir tāda ļoti laba lieta. Tā, izglītība. Tātad tev ir augstākā, bet ne citā jomā, jā, bet tev ir ļoti daudz certifikātu, un kā tev tagad ir tā mācība? Vispār tā kā virza, lēnām grāva. Cik kurā kursā mēs tikus? Otra, pirmajā bija bez parādiem, tagad man jau tā kā sāk kājēties. Mēģināt. Labi. Vispār ļoti labi katnietē. Tieši cepano. Cik tev gadi ir pavisam? Cik gadi? Man? Nē, tev ir jāmācās. Kad tev iznāk, kad tu sekmīgi beidz, ka tev tad jābeidz? Jūnijā. Tā kā cik tas tev vairs daudz? Tā ir tāda ļoti laba specialitāte, kas kā tev viņa sauksies. Sociāla rehabilitāte. Ļoti tūs radniecīga specialitāte, kas tā kā bibliotekās laukos tieši. Un pa brīvu atrada vietu, kur pa bezmaksas. Tiešām, darbas lodze tev tagad ir pilna. Kas ir tā pa skolu? Tas ir Bulgarija, Strasdiņa, viņa ir zem to universitāte, jā? Pirmā pakatene. Tieši tad universitātē? Jā. Nē, mums jau iet Bulgaros. Es mācos. Tev mācības tieši Bulgaros. Jā. Kāds nobeigums tev tur kāda eksāmena vai jāizstādā? Jāizstādā projektu. Ne jau projektu aizstāšanām darbības. Jā, tēmu tagad ir, ka es jau paņemu. Kā tev ir var pateikt? Man ir darba, man bija tā sociāla rehabilitāte, darba stress, darba vieta. Jā, apmēram. Tas ir tieši. Un tad man šitā ideja bija vienreiz, es arī runāju ar citiem kolēģiem, ka man ļoti gribētos, ka visi tie cilvēki, kas kaut ko beidz un aizstāv tos darbus, ka mēs kaut kur arī visi varētu dzirdēt to te, reāli pie mums bibliotekā un sataisīt kaut kādu tādu radošu izglītības dienu vai kaut ko tādu interesantu, jo semināros jau nekad neznāk laiks. Un tad atnāk tur tie, kam tas interesē tās tēmas, un tā varētu paklausīties. Un tagad Daugiņā, piemēram, tikko sagatavot. Es, piemēram, biju tad, kad bija kultūras koledža beidz, tur tie 7 cilvēki bija uzaicināti tā kā vērtētājs tur tajā kultūras koledžā, jā. Un es arī tur noklausījos visus mūsu meitenes, ko stāvēju vispār ļoti interesanti. Un bija tādās sajūsmā, ko tik cilvēki no dabūjuši datu, bija ļoti labi darbi. Tā puikos Ilzītē tur bija tāds tā kā švakāks, bet nekas arī viņām nokārtoja, bet citiem tur bija alojas meitenēm, tur bija tāda superīga pētījuma gan par novadniekiem, gan par literātiem. Mums tiem nebija. Viņš tā kaut kur noplok, paliek. Jā. Viņa vispār kādreiz internetu kolēģis, lai zinātu, ka viņa vēsties par tādu. Varbūt tad negluži noklausīties, varbūt varētu būt kaut tāda elektroniskā versijā kaut kur ielikt meklē vai mājaslapā. Lūk, mūsu tagad, teiksim, vai ne, Dacīte pat vai ne tik nesen aizstāvē. Jā, mēs īsti nezinām, es ar Dacīti arī runāju. Tik daudz visus laikāk. Jā, taču tomēr, godīgi sakot, cilvēks izmanto laiku, resursus sev, un tad beigās, paliek tā kā nokārto un paliek, bet tur jau arī labas lietas, nekad jau nenotiek tā, ka šo darbu aizstāv kaut kādu, tur, godīgi sakot, tur ir pasniedzēji, kas visu izvērtē, un gala beigās tam darbam ir vērtība, ja nav kaut kāds. Varbūt, ka mēs mājaslapā viņus varam salikt. Jā, kaut kur, lai būtu pieejama tās lietas, bet to te kaut kur vajag atzīmēt. Tātad tie mācību materiāli, mācību nobeiguma referāti vai kaut kādi darbi. Varbūt, ka mājaslapā kaut kādu sadaļu uztaisīt, jo viņi jau tagad ir diezgan daudz, un arī tavējais būs. Jā? Nekāds šodien idejas man godāt. Jā, kāda izrādāt, es negribu varbūt visu pulcēt, vismaz
gribēju īstu, piemēram, jā, tāda. kur man vēsties, ja kaut ko vajag. Jā, arī, jo katrā ziņā cilvēks pie tā strādā, ja viņš pats tā kā arī nemaz negrib, vai ne, bet tiešām, ja jums šī tēma interesē, nu tad griezieties tur un tur un tur, jo bieži vēl kāds cits vēl kaut ko pēta, kaut ko grib izmantot. Jā, tieši tā. Nu, labi, tagad, Kristīnīte, es bišķi atpūtīšos no tās runāšanas par e-prasmēm. Jā, Olga. Kā iznāk? Jā, ēdini man te. Nevar nekāpī, nevar ūdentiņu pacēties. Es tūlīt atvešu. Tas runāšanas. Jā, bet puiķis, ka grāmatu aprakstās, ka tev iebūs savarēs. Ai, tur sūti nesaprātas, es pat ieliešu. Vienmēr problēma. Tev jau bāk šūti. Nē, vajag labi. Te ir pilnīgi 2 dzīvokļi, nesalaist kopā. Nu, nē, viens, tik liels. Te ir. Varbūt arī ir viens, kāds trīksis par 3. Kā tev valda te ir 2 dzīvokļi kopā salaist? Viena, 3 istabas dzīvokļi. Es vienkārši no tiem 2 istabām, kas Salaizt ir liela māja, mēs uztaisīt, mēs paņemtos sienu. Nu, lai viņi. Varbūt vēl kāds gribas arī. Vienīgais nožēlē varbūt, varbūt pārēdī, ka vajag varbūt šitas arī paņemot. Nu, šita noteikti vajag bija paņemt. Šita. Kāpēc nekruši tiena viņiem tā? Vat šita tā viņi būtu, savādāk. A no otra būtu, varbūt tā jābūt. Izstāstā vēl, kā tev ir e-prasmē, vispār kā tu pat novērtē tās savas iespējas, ja tev atnāk, piemēram, cilvēks un palūdz kaut ko uzrakstīt, vai tev pašai noprogrammēt vai kaut ko datorā? Nē, nu, bet vienkārši, pie manis tā kā pieņemt, tā kā vairāk daļa cilvēki iet tā kā, ar prasmēm. Paši aprot. Vienīgi viņa varbūt ir māja tāda veida, tad viņa lai es viņam te palieku, atvērt to, jā. Vai lapu, vai, atradēt pieņemt daudz, ja tā kā rēķinēties, jā, tā es atradēt viņam. Jā, bet kā tu pati savas prasmes vērtēt? Kā cilvēki tev, bet, vairāk, ka tev pašai jāpalīdz. Varbūt ir kaut kas tāds, kur tu pati jūt, ka tev ķerās, ka tev kaut ko tu īsti neprot kaut kādā fārdu. Man ir tāda lieta, ka visu laiku tā jāceļš. Jā. Man tās neznāk laika. Un tad es tā jau ir tā kā aizmet, bet tā man kaut kā papieram. Bet būtu tā nepieciešamība kaut ko atsveicināt, varbūt. Es domāju, ka pagaidām. Pagaidām, jā. Un kā, piemēram, tev ar internetu resursos, piemēram, kad tu meklē datubāzēs informāciju, kā tev ir datubāzē? Mēs jau ir tā kā letoniku mēs izmantojam, likumai mēs meklējam sāk nāist, jā, un to pārējais ar Google. Jā, pieņem tā kā. Man jāraksta darba, es izmanto literatūru, to, kur griežu. Un kā tev ir Alisijas un Alise laboratorijas? Un mūsu kopu katalogā? Jā, mēs taču ir grāmati, es taču uzreiz vedu viņu, lai viņa tā kā nekrājas man. Bet tev darba bazē nekad nav tā problēma, ko sākumā tā tas orientēties? Jā, es domāju, ka jā. Tā letoni, šeit paskatām mūsu to laiku, bibliotēku arī jāzina, ka tā tiek pa brīvu pieejama. Lūs, to, ko mēs mācījām, kursos taču, ne kursi, bet šogad sākumā februārī semināri ietvaros bija, un tad nākamā apliecinājuma arī ir varbūt pēc tam. Nē, tev iegūts vienkārši nav paņēmies, pārbrauks kaut kad nevar, tā būs irītē apliecinājumi. Un tātad, tur ir pilnīgi teksti, laikraksti, ik pa laiciņam, kad ir brīvs brīdiņš vajag pavilināt.